rādām asociācijai, līdz ar to pārējie var ciest šajā gadījumā. Tālāk vēl, ja uzpeldēs jautājumi, tad noslēgumā ir papildus izmeklējumi ķīmiskie, kas tur ir veselā, Mendeļēva tabula, jā, tad arī, lai varētu, tas jau ne katru reizi, bet tur jūs asociācijas pārstāvjums izskaidros kādos gadījumos, ka tur droši vien tas konteiners pilns vai tam līdzīgi. Tātad arī pie šī paša līguma tālāk šos izmeklējumus varam veikt, un institūtam vēl ir tāda īpatnība, ja ir kāds rādītājs, kuru, teiksim, nevar pat Latvijā veikt, tad mēs tātad iepilstam kā references laboratorija arī šai tīklā, kad mums ir sadarbībā ar visām Eiropas laboratorijām, un mēs paši pārsūtam šo paraugu. Tas tā, ja kāds pēkšņi ir rādītājs tāds, kuru pat Latvijā neveic. Vai arī apakšlīgumus kārtojam mēs paši, lai jums nav jādomā. Tā, tagad, jā. Bet es saprotu, ka tas ir, jums ir, jūs gribētu izēju materiālu, jā? Uz šiem 3 rādītājiem, ja būs salmonēlā vairāk? Jums ir ar putnu, jā, tur putnu. Lai nesāk, pirms jūs lietojat, jūs gribētu pārbaudīt. Jā, uz salmonēlā, protams, varat sūtīt, jā. Bet tad jūs arī pierakstīsiet šo rādītāju, tā ka te būs uz pavadraksta minēti 3, jūs jau pašrocīgi varat, lai jums mazāk būtu jāraksta, mēs jau iedrukājām, jā. Jūs varat pašrocīgi arī nosvītrot, un, protams, ka parakstāties klāt gan, lai nav tā, ka man kaut kur pa ceļam kāds nosvītro, bet tieši jūs. Un tālāk arī tagad par atbildēm. Rezultātiem, pārskatiem. Ir tāda dažādi varianti. Viens no variantiem, ja izsūtām pa pastu, rēķināties, ka tad pastīs dēmnā klāt, jā. Viņš ceļo. Otrs variants ir tas, kad mēs varam visus aizsūtīt pārskatus, varbūt uz asociācijas, nezinu, ja individuāli jūs taču gribēsiet redzēt paši, kā jau maksātājs būtībā asociācijā attiecībā pret mums. Bet, ja izsūtīt, tad var saņemt tajā pašā vietā, ja tur būs tāda māja izskaidros brīva izvēle, vai ne jūs vēlaties turpat, kur nodevātu atbildi, bet tur jūs arī atzīmēsiet. Vēl viens variants, ja jūs vēlaties ļoti ātri saņemt rezultātu, mēs jums varam izsūtīt arī elektroniski PDF formātā, jā? Arī tādā veidā. Un oriģinālu pēc tam arī jūs varat piezīmīties, rakstīt, kā atsūtīt elektroniski, bet tad lūdzu skaidri salasām savas adreses, vai nekļūdamies. Un vēlāk oriģināli, teiksim, nosūtīt attiecīgi vai tur Madonā vai Kulbanē, jā, tā ir jūsu izvēle. Tā, kas tad vēl? Tā, varbūt tagad Maija pastāstīs, kā aizpildīsiet šo pavadrakstu, jo Maija ir vairāk autors šiem pavadu pieteikumiem, es varu atbildīties. Labdien, tātad vadītāji jau dikti un plaši izstāstīja par mums, mēs ķersimies uzreiz, vērsim pie ragiem un par to, ko vajag, ja? Tātad pieteikums testēšanai, jūs saliksiet savu paraudziņu tātad maisiņā, jā, kastītē, viss kā bija un klāt jāpievieno šis te pieteikums testēšanai. Tātad tur, kur pasūtītājs jau mums ir iedrukāts un jums tur nekas nav jāraksta, tātad tas ir jūsu biohumus, ja? Tur nekas nav jālabo un jādara. Tālāk ir parauga īpašnieks, un tātad, respektīvi, īpašnieks ir katrs, jā, paraudziņa īpašnieks. Un tur jums būs jānorāda, tātad vai nu jūs varat iedrukāt jau datorā, lai katreiz nav ar roku jāraksta, mēs jums šo veidlapiņu varam pārsūtīt uz jūsu e-pastu. Vai nu atkal, ja vēlaties rakstīt, katreiz var ar roku. Tātad tur būs jūsu adrese, reģistrācijas numurs iet, ja jūs esat juridiska persona vai ja personas kods, ja jūs esat fiziska persona un tālrunis, ja? Tā, un tur, protams, uzvārds, ja? Īpašnieks, ja? Tur ir tā atpakaļ drusiņi. Tātad parauga īpašnieks, redzat, tātad tur ir īpašnieka adrese, vārds, uzvārds, protams, arī, ja? Tālāk atkal ir līguma numurs, tātad, kā jau vadītāji izstāstīja, līgumu mēs slēdzam nevis ar katru individuāli, bet ar biohumus, un līguma numurs mums ir tā sekojošais DAL 2011-47, tas arī jums nav jālabo un jādzēš un jāsvītro, tas ir iedrukāts pieteikumā.
Tātad tas ir maksas pakalpojums, ārlaistā. Tikai tur, kur ir dzeltena, jā, tur ir jūsu pašdarbība, jā. Tālāk nākamais par paraugu ņemšanu, vieta, datums un laiks. Tātad tur jums jāpieraksta vieta, respektīvi jūsu saimniecības nosaukums, jā. Teiksim, Rembates pagasts, tur mājas Ceriņi, jā. Un kad un cikos noņemts paraugs. Jānorāda datums un laiks, ja? Laiks. Tālāk organizācija atkal jūsu īpašnieka, tātad jūsu adresīte un parauga ņēmējs, vārds, uzvārds un telefona numurs, ja? Tas, kurš noņēmis paraugu. Ja jūs varat gadīties arī tā, ka paraugu noņem nevis īpašnieks, ja? Bet kāds cits jūsu strādnieks, ja? Tātad viņš norāda savu vārdu uzvārdu, kas ir ņēmis paraugu. Tas ir domāts tāpēc, lai jūs zinātu, ka paraugs ir noņemts pareizi, ja? Un visa atbildība ir uz parauga ņēmēju, jo kā no mikrobioloģiskā viedokļa ir parauga ņemšanai ir ļoti liela nozīme, kas attiecas uz rezultātiem testēšanas. Jā. Un paraugs ir jānoņem pareizi, nevajag noņemt kaut kur no malām, kur viņš tur ir izkaisīts, jā. Jānoņem pareizi kaut kur no vidus tā jūsu visas masas, jā. Tā. Tālāk seko tā tabuliņa, tātad tur, kur ir nosūtītais paraugs, tātad biohumus, tas arī ir iedrukāts, un tas maisiņš, jā, ko rādīja virpa maisiņš, to noteikti iegādāsies centralizēti caur jūsu sijā, jā. Tā, parauga svars, tur ir rakstīts kilograms, jā, cik tādā maisiņā, ja tur mazliet mazāk, tā liela nelaime nav. Un tie ir nosakāmie rādītāji salmonella, E. coli skaits un enterokoki, ja? Tie arī jums nekas nav jālabo, tie rādītāji, kurus jums pieprasa Eiropas Savienība un ar kuriem, ja? Tātad uz tiem mēs izmeklēsim jūsu produkciju. Tālāk ir parauga iesniedzējs, atkal zeltaina svītra. Tur atkal ir jūsu vārds, uzvārds un paraksts. Tātad redziet, cik daudzas reizes jums ir jāuzraksta. Tā, un piezīmes. Tātad paraugs iesūtīts termosomā, ja nē, tātad mums jau uzlikām krustiņu, ka nē, jo jūsu paraugs dotais biohumus it kā neprasītu īpašu temperatūru, jo mums ir citi paraugi. Tur ūdens un pārtika, un viņiem katram ir sava temperatūra piegādes. Biohumusam nav, tātad mēs rakstam nē, un tur jums nekas nav jāizpilda. Tālāk ir teksts ar nenoteiktību, arī ir krustiņš, nē, tātad tur, kur nav dzeltens, jums nekas nav jādara. Tālāk tas testēšanas pārskatu vēlos saņemt. Tas ir tas, kur jums ir jāizvēlas, kur jūs saņemsiet testēšanas pārskatu. Tas ir atbildi, ja? Pa pastu ir variants, bet, kā jau teica, pasta pakalpojumus sec pasūtītājs, tātad jums tie 35 centīmi klāt jāmaksā. Pa faksu, var arī pa faksu, bet tad ir jānorāda faksa numuriņš klāt katru reizi, ja? Elektroniski, un tad ir jāuzraksta e-pasts, bet lūdzu salasāmi, ja? Mēs tad PDF formātā jums nosūtīsim uz e-pasta adresi atbildi. Bet tas viss, kas nosūtīts pa faksu un elektroniski, protams, nav oriģināls. Oriģinālu mēs jums noteikti nogādāsim. Un to arī var izvēlēties vai centralizēti uz sija biohumusu, vai atkal te ir adresītas Jēkabpils. Tātad tur jāieliek krustiņš, uz kurieni jūs vēlētos. Tātad jau uz Jēkabpili, tad tur krustiņš uz Rēzekni, Madoni, bet te vēl nav pilnība. Vēl ir Cēsis un Alūksne. Vēl jau var arī Ogram izkaut ko tur rakstīt. Varbūt, ka mēs to papildināsim, vai šo te, ja? Un pilnveidosim vēl vairāk adresītes. Tātad skaidrs, ja, kas tur jāizdara. Tas ir kur oriģināli. Obligāti ir jāieliek, uz kurieni jums oriģināli. Ja jūs ieliekat tikai elektroniski vai pa faksu, tad mēs nezināsim, uz kurieni jums oriģināli. Ja?
Tā, pasta pakalpojums ir pasūtītāja. Atkal vēlreiz redziet, ir jūsu vārds, uzvārds, paraksts un datums beigās, ja? Bet, ja skatāties, kā viņš ir noformulēts, pasūtītāja, pilnvarotas personas, jeb parauga īpašnieku uzvārds. Tāpēc, ka pasūtītājs mums, respektīvi maksātājs, ja, kas slēdz ar mums līgumu, tas ir sieva Biehumus. Bet savu parakstu liekat jūs, tātad pasūtītāja pilnvarota persona, ja, īpašnieks skaidrs, ja? Tā, līdz ar to viss ir izdarīts, visu šo aizpildām, liekam klāt savam paraudziņam un nesam uz tuvāko punktu, kur jums ir izdevīgi. Tā, lūdzu, jautājumi. Cik bieži jums jātaisa paraugi? Par maksām viss līgumā ir atrunāts. Paraugi jātaisa tā, es varu konkrēti pateikt vienu lieti. Ja jūs iegādājaties kūtsmēsas 2, 5 kravas, 3 kravas, jā, tad obligāti no šitām te kravām vienreiz noteikti jums jātaisa paraugs. Ja ir, teiksim tā, 3 kravas atsevišķi no vienas, no otras, no trešās vietas, jā, tā jūsu pašu drosība jātaisa no katras kravas, bet tad nāk no vienas saimniecības, jā, jūs uztaisat no vienas vienalga, vai pašā sākumā, vai tad, kad jau jums ir produkcija, jā, uztaisat to paraugu, jā, un tas ir viena reizi, jo, kā saka, no vienas fermas nāk, vienādi ir kā saka, viss tā kopš darīts, jā, tad viss rādītājs, kas šeit ir uzrakstīts uz 3, jā, to arī tās nav Latvijas, bet tās ir Eiropas prasības. Tik pakalpojums maksā? To es neatbildēšu. Vispirms gribēju pateikt to, ka nebrīnaties, ka te tik daudz mēs lūdzam tur uzrakstīt un tā, jo mūsu darbu viņu arī vērtē. Mēs esam, kā jau minēju, akreditēti 3 institūcijās, un mēs nevaram vienkārši pateikt, uzšņāpiet kaut ko, jo, ja mēs strādājam pēc šīs standarta laboratoriju, tad mēs jau mēģinājām māju samazināt visu, ko tik var, kas attiecas vēl gribu piepilst par tām termosomām. Mēs atzīmējām viņu, kad nav, jā, bet ja nāk ārā ir plus 30, jā, vasara ir vasara, un negribas, ka tur savairojas, protams, jūs varat arī viņu atzīmēt un tiešām vest arī termosomā. Un tālāk, ja tas būs termosomā, jūs nogādājot paraugu pieņemšanas vietā, jūs arī tad lūdzu atgādiniet, ka man lūdzu nodrošināt temperatūru, lai tomēr būtu kaut kur viņa 4-6 grādi, un mēs to varam nodrošināt. Tas ir tajos karstajos mēnešos, varbūt, teiksim, tā kā šodien jau nav nozīmes dzīties ar termosomu. Vēl gribēju atzīmēt par tām nenoteiktībām, kur tur bija minēts, nekādos gadījumos, ja tas ir salmonella, tāda nepastāv, vai nu ir, vai nu nav, skaidrs kādreiz ir atsevišķiem produkcijām, ir atsevišķiem rādītājiem, kur kādreiz tā